Lai jums viss piepildās, lai šajā skolā pilns ar tik uz jaukiem, superīgiem skolēniem, lai jums vienmēr brocēnu vārds izskan visā Latvijā un esiet laimīgi un galvenais priecīgi un pilna mīlestība. Končas. Lai labi mācītos. Katru gadu arvien vairāk un vairāk jaunu skolēnu. Aktīvus un atsaucīgus skolotājus. Lai arī pēc 100 gadiem notiek šāds salidojums, kāds būs šogad. Nu kā, lai visi labi mācās, lai ir paklausīgi skolotājiem un lai visiem labi veicās. Lai skola dzīvo vēl 65 gadus. Mēs gribētu, lai skolā no lielās skolas līdz mazai skoliņai būtu pazemes tunels, lai ziemā nav augsts, kad iet. Saglabāt skolas statusu tādu kā līdz šim, un lai audzēkņi nebūtu noteikti mazāk kā šajā gadā, tikai vairāk. Es vēlētos novēlēt, lai skolā allaži būtu skolēni un skolotāji, kuriem patīk iet šajā skolā un viņi jūtas laimīgi. Daudz darbīgu bērnu, daudz radošu skolotāju un vēl vismaz 75 gadus. Brocēnu vidusskolā jubilejā es novēlu ļoti daudz gadus, lai Brocēnu vidusskola vienmēr būtu tik atvērta kā viņa šodien, lai Brocēnu vidusskolā būtu skaista apkārtne, vide, kur iet, lai būtu patīkami tajā skolā iet un gribētu mācīties bērni. Brocēnu vidusskolai novēlu turpināt sasniegt jau sasniegtos mērķus, lai viss izdodas, skola ir laba un lai turpina tādā garā. Brocēnu vidusskolā es vēlētu tādu novēlējumu, ka lai pēc 10 gadiem būtu tā, kad būtu tik daudz gribētāju mācīties Brocēnu skolā, ka nebūtu vairs skolā vietas. Jubilejā būtu tikpat skaistai attīstīties, un viņa tā ir labākā skola rajonā. Tā, lai ir viss kārtībā. Šodien es novēlu to pašu labāko, lai skolēni būtu laimīgi un skolotāji būtu sirsnīgāki pret skolēniem. Novēlu skolai vēl daudz veiksmīgus gadus un daudz jaukus salidojumus un priecīgus absolventus. Skolotājiem tāds, kāds viņas ir, jautras, izpalīdzīgas, un skolai pilnveidot izglītības iespējas bērniem. Noteikti izturību, spēku uz priekšu. Un tādā līmenī arī turēt kā jau šobrīd ir, lai nepazūd tas jūsu dzīves prieks, kas nāk no skolas. Pat cik es esmu pati Brocēnu vidusskolu absolvējusi, un tas bija 1979. gadā, es Brocēnu vidusskolai novēlu tos pašus labākos audzēkņus un turpināt visu iesākto un lai tiešām lai skola attīstās un lai to mēs visi redzam un izjūtam. Es absolvēju 77. gadā un novēlu, lai audzēkņi paliek arvien vairāk. Jums skolai 65. gada dienā novēlu visu to labāko, un man ir liels prieks par skolas sasniegumiem skolā. Man gribas teikt, cik es no malas vēroju, skola attīstās, varētu teikt, plaukst un jaunas, notiek jauni dažādi pasākumi, cik es vēroju, un pati skola skaista tagad renovēta. Es biju aizgājusi, man ļoti patika, un arī sekoju kādas manas audzēknes mazmeitiņa, Brocēnu vidusskolas audzēknes mazmeitiņa, kā sekmīgi Rīgā startēja. Fizikas bija tādas sacensības fizikā, un sekoju līdzi. Prieks, ka mūsu skolas jaunieši gūst panākumus un
man prieks arī par manu bijušo audzēkni, tagadējo skolas direktoru Egonu Valteru, par viņa ieguldījumu skolas attīstībā un cilvēks ar muzikālu dvēseli, kas arī skolai skaistu, es zinu, skaistu ļoti patīk himnu, sacerējis un daudzas arī citas dziesmas, un skolas vadībai jau ir liela nozīme. Šiem mazākiem bērniem vairāk roters, un nezinu, lielajiem, ja gribēs tā paties. Telefonus. Brocēnu vidusskolā vajadzētu ierīkot apsildāmu grīdu, lai mēs varētu tā forši atnākt ar čīpiņām un pledņiem un staigāt un mācīties. Tad būtu tik forši. Interesanti skolas dzīvi un daudz interesants pasākums. Stundās varētu sēdēt uz spilveniem. Ļoti labai atmosfērai, draudzīgai videi, pozitīvi noskaņotiem skolniekiem un arī pieaugušajiem. Skolā noteikti ir jābūt visiem labestīgai videi. Jāciena vienam otru, jābūt labestīgiem un savstarpēji sapratnīgi. Foršai atmosfērai, draudzīgam skolotāju kolektīvam un radošām visādām darbībām un interesantām stundām. Es domāju, ka tai motivācijai jābūt bērniem. Es domāju, ka skolā ir ok. Jāmaina sistēma, jāļauj labot kontroldarbi. Mācīties. Bet bez mācīšanās. Nemācīties. Lai bērni iet skolā ar prieku, būtu jāveicina vairāk savstarpējā saskarsme, sadarbība un uzticēšanās. Pirmkārt jau drošībai, sapratnē no pasniedzējiem, labgaisotni. Ļoti mūsdienīgiem, saprotošiem, ar labu humoru izjūtu un vispār personībām. Smaidīgiem, priecīgiem, pozitīviem, jaukiem, radošiem, noskaņotiem, aktīviem. Skolotājiem noteikti jāiet līdzi laikam, lai skolāniem būtu interesanti uzturēties skolā. Skolotājām es domāju, ka viņiem tam jābūt sirdslietai. Tad būs viss kārtībā. Skolotājiem jābūt ir smaidīgiem, atvērtiem un vēlam vienmēr palīdzēt. Es domāju, ka tāda arī Brocēnu vidusskolā ir. Saprotošiem, pretimnākošiem. Tad jau arī būs viss kārtībā. Noteikti ļoti foršām skolotājām. Jo, ja būs foršs skolotājs un atsaucīgs skolotājs, tad arī bērniem būs prieks iet uz skolu. Tā kā tas arī būtībā, jā, skolotājiem vispār darbiniekiem, manuprāt. Smukām un skaistām un vēl arī mācītu. Smaidīgas. Gudrām. Vecām, jaunām. Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Daudz laimes dzimšanas dienā! Un par godu skolai mēs izšausim sarkanu raķeti!